Skaļi šodien parstādināja velosipēdisti. Pievakarē, kad galvaspilsētā veidojas lieli satiksmes sastrēgumi, vairāki desmiti velobraucēju devās braucienā no Juglas līdz Brīvības piemineklim, tādējādi pievēršot uzmanību savām problēmām. Vairāk stāsta Pēters Siksnis. Akcija, kas Rīgas domē oficiāli nebija pieteikta, sākās pirms 6 vakarā pie Tirdzniecības centra Juglā. Bija sapulcējušies aptuveni 40 velosipēdisti, kuri stingrā policijas uzraudzībā devās Rīgas centra virzienā. Akcijas kritiskā masa mērķis – pievērst uzmanību divriteņu īpašniekiem, kuri nereti kļūst par citu satiksmes dalībnieku upuriem. Autobraucēji ļoti daudz rupi izturās pret velobraucējiem. Viņi uzskata, ka viņiem pieder ceļš un nevienam nav tiesības, izņemot viņiem braukt, bet ceļš pieder visiem. Un es arī katru dienu braucu, un es ļoti bieži saskaros ar to, ka cilvēki vienkārši mēģina notriekt tevi. Brauciena laikā velosipēdistiem pievienojās arvien vairāk entuziastu. Pēc mazliet vairāk nekā stundas braucēji bija sasnieguši mērķi – Brīvības pieminekli. Tā kā viens pats brauc, tad pavisam nav nekāda prieka. Man gribēs dalīties priekā ar citiem. Kā jūs uzzinājāt par šo sarīkojumu? Man paziņa pastāstīja. Policija par pieļautiem pārkāpumiem brauciena laikā neziņo, arī nekādi incidenti nav notikuši. Dalībnieki aicina jo sevišķi autovadītājs turpmāk vairāk rēķināties ar riteņbraucējiem. Nereti velosipēdisti nonākot konflikta situācijās arī ar kājām gājējiem. Parasti es nejūtos droši braucot uz ceļa, bet uz gājēju pārējais atkal man ir tas, kad cilvēki man visu laiku tur dusmojās par to, ka es braucu un tā. Akcija kritiskā masa tiks rīkot arī turpmāk, sola riteņbraucēji. Nākamā Rīgā varētu notikt jau mājas sākumā. Pēters Siksnis.